Esiet sveicināti mūsu sarunu ciklā Viss ir tevī. Šo ciklu veido Cilmšūnu banka. Un šajā reizē mēs runāsim par brīnišķīgo, skaisto, ļoti izaicinošo, bet vienlaikus arī ļoti, ļoti bagātinošo laiku. Tas ir gaidību laiks, kad priekšā ir kaut kas interesants, kaut kas zināms, kaut kas nezināms, ir domas, ir padomi, ir iekšējais spēks, ir iekšējās balsis, ir ārējās balsis, starp citu arī. Un tad varētu būt tas apjukums, kam klausīt, kam neklausīt, bet patiesībā viss ir tevī, viss ir katrā cilvēkā iekšā. Un šodien pie mums ciemos, jau otro reizi, ir Inga un Edgars no projekta Apziņas Espresso, un viņi ir dzīvesbiedri ar 25 gadu kopdzīves pieredzi, fantastiska pieredze, mohikāņi. Un viņu darbs ir palīdzēt cilvēkiem atklāt savu unikālo identitāti gan pāru nodarbībās, gan individuāli, gan tiešsaistē, gan arī klātienē. Un jā, šodien parunāsim par gaidību laiku. Un paldies, Inga un Edgars, ka jūs šodien esat ieradušies šeit, aprunāties ar mums, dalīties savā pieredzē. Bet pirms es jums uzdodu tādus specifiskākus jautājumus, viens ļoti, ļoti personīgs. Kā jūs paši atceraties savu pirmo brīdi, savu pirmo gaidību pieredzi? Jums tāds ir vairāks. Sveika, Mārīt! Prieks tevi atkal satikt jau otrajā mūsu kopīgā podkastā. Atbildot uz tavu jautājumu par personīgo pieredzi, var teikt tā, ka man noteikti nebija, kā amerikāņu filmās rāda, tas vai arī apmulsums, ko darīt tagad, kas būs, kā dzīvot. Jo mums bija plānoti bērni, un arī pirmais bērns mums bija plānots. Viņš pieteicās relatīvi ātri, nebija ļoti ātri, bet tas nebija kaut kāds pārsteigums, tas nebija kaut kas negaidīts, un personīgi es tajā laikā biju noilgojies pēc kaut kāda jauna pavērsiena dzīvē. Un man faktiski drīzāk bija tāda sajūta, jā, ka prieks, ka tas ir noticis, bet man bija tāda sajūta, tagad tas ir, sāksies kaut kas jauns. Man bija šāda sajūta. Tad nebija tā sajūta, ko lai tagad dara? Nē, jo mēs uz to gājām apzināti, nebija tā ne izbīļa, ne panikas, ne kaut kāda tur egzaltēta sajūsma. Nē, tas bija tā, es pat teiktu, negaidīti pragmātiski, bet bija tāda patīkama prieka sajūta par to, ka tas tagad ir sācies. Tas tagad ir sācies, Inga? Jā, sveiki, Marīte. Sveiki visi tie, kas klausās. Patiesībā man, kā sievietei, šis process vairāk notika iekšēji. Un es, kā jau pieļauju daudzas sievietes, kā mazas meitenes, jau izsapņo kaut kādu savu tādu sapni, kā viņām būs, cik būs bērnu, kādi viņi būs un tā tālāk un tā tālāk. Līdz ar to, tad, kad mēs jau nonākam pie tā paša jau fakta, tad tas jau ir kā rezultāts tam, ko tu jau esi pirms tam jau radījis savās domās, savos sapņos. Un man šie procesi, jā, viennozīmīgi notika iekšēji vairāk. Un tas arī ir tas, ar ko es šodien noteikti gribēšu padalīties, tieši ar tiem iekšējiem procesiem. Un pārsteigums pilnīgi noteikti nebija, un nebija. Es tagad klausos, kā vīrs saka, tas tā ļoti interesanti. Patiesībā mēs 9 mēnešus bijām kopā, un pēc 9 mēnešiem mēs sagaidījām ziņu par to, ka pie mums ir ieradusies skaista pirmā mūsu dvēselīte. Ļoti interesanti teici, ka tu jau biji izsapņojusi. Tas man izklausījās tā. Un tas bija rezultāts. Tad bija izsapņots, bija kaut kur uzrakstīts sarakstīns tā. Tik, viens ir izdarīts. Tātad jūs jau gaidījāt to, bet tas vienalga bija kaut kas jauns.
Tas bija iepriekš nepiedzīvota tāda pieredze, un jā, nebija tāda baigā sajūsma, bet pašā laikā tas bija kaut kas tāds, ar ko jūs rēķinājāties. Kas palīdzēja to drošības sajūtu vienam otram radīt? Faktiski bija tā, ka no manas puses es varu minēt divus aspektus. Viens, Inga, viņa ir dzimusi māte. Viņa tik pārliecināti jutās par to, kas notiek, par to, kas būs, kad bērns piedzims. Bija sajūta, ka viņa visu zina, viņa absolūti brīvi par to jūtās. Un man tā drošības sajūta nāca, ka ko darīt ar to bērnu, kā tur tos autiņus vēl kaut ko. Man tas būtu šoks, ja tas būtu vienam man jādara. Ja? Bet Inga bija tik pārliecināta, ka man tā baža un rūpa bija atkritusi. Tas man deva tādu baigo drošības sajūtu. Savukārt no otras puses, man bija ļoti stabila finanses situācija, un tas savukārt man deva to pārliecību, arī kā vīrietim tā apziņa, ka es varu uzturēt savu ģimeni, ka tā ligzda būs iekārtota tā, kā mēs gribam, ka mēs varēsim visu nodrošināt. Un es domāju, arī Inga sajūta to drošības sajūtu, tā finanšu stabilitāte bija ļoti nozīmīgs faktors, ka var domāt par visu pārējo un nedomāt par tādām tīri sadzīviskām lietām, vai pietiks nauda, vai tur varēs to izdarīt, vai nevarēs. Tātad, šīs ir divas no manas puses, kuras tā kā var iedomāties drošības sajūtas. Finanšu aspekts noteikti atslogo smadzenes no tām fundamentālajām lietām, par kurām jādomā. Jā, jo patiesībā ir tā, ka tad, kad mēs tā kā runājam par kaut kādām tādām ļoti sensitīvām lietām, un manuprāt, bērniņa gaidības, tas ir viens no tādiem jautājumiem, tad mēs itin bieži baidāmies runāt arī un pieskarties šim finansiālajiem, materiālajiem, tā kā tas būtu kaut kas tāds, bet patiesībā tas ir ļoti būtiski, un tas ir roku rokā, tā kā šī sazemēšanās, un tad, kad tu esi ar kājām uz zemes, tad tu vari arī visas savas kosmiskās un skaistās domas izdomāt. Un tā kā mūsu gadījumā bija tā, ka Edgars man to sazemējumu bija devis, ja, un tad viņš ļāva man to lidojumu veikt. Un tā kā te es varu teikt meitenes tā, ja par meitenēm, jo mēs jau gaidām to bērnu, ja, tad sagatavoties kaut kam tieši precīzi, patiesībā dzīvē nemaz tā tas nenotiek tā īsti. Tieši būs tā, un tagad es sagatavošos tā. Dzīve ir viens liels tāds izaicinājums, un katra situācija, un jo vairāk mēs kaut kādām lietām esam atvērtas, jo vairāk mums nāk ar vien jaunas iespējas. Un te arī bija tas, ka tātad man bija šī stabilitāte, un tad es varēju to savu iekšējo to lidojumu, ja? Un izdzīvot to sapni, un izdzīvot tās sajūtas, un visu to iekšējo pasauli bagātināt, stabilizēt, sajust, harmonizēt. Un patiesībā man gribas teikt, ka gaidības tas ir visburvīgākais, visfantastiskākais laiks, kāds vien ir iespējams. Jo tas ir, manuprāt, tas ir kaut kas ārkārtīgi maģisks. Jo tajā brīdī mēs radām nākotni. Šeit un tagad. Es daru to visu šobrīd, bet es radu nākotni. Radu pati nākotni savu, un, lai cik tas arī nebūtu dīvaini, tomēr arī ielieku to pamatu tam, kā veidosies tā nākotne bērniņam. Sajūtu līmenī, zemapziņas līmenī. Veidos viņš savu dzīvi pats, bet balstoties uz to, ko tā māmiņa gaidību laikā ir ielikusi savās sajūtās, sevis izziņā, savas apziņas paplašinājumā, savā drošībā vai nedrošībā. Un tad tas arī bija tas, ar ko es nodarbojos. Jums 3 reizes ir bijušas gaidības, tādas, tiešām tādas nopietnas gaidības, un vai tās visas 3 reizes atšķirās? Vai bija vai vairāk vai mazāk tā kā, jā, nākamais ķeksīts, vai bija kaut kādas atšķirības tomēr?
Nāk jau ar briedumu, ar viedumu, nāk jau, protams, tās nākamās reizes. Es domāju, ka atbildi ir diezgan pašsaprotama. Pirmais ir tāds, es pateiktu, rozā briļļu gaidīšanas periods, ka tev šķiet kaut kas, bet cik no tā pēc tam ir realitātē, tas ir labs jautājums. Un bez šaubām ar katru bērnu tu esi pieredzējušāks, tu arvien drošāk, tev jau daudzas lietas no kā būs, ko darīt, pāriet jau pat diezgan tādā vienkāršotā rutīnā, ka tu zini, tas jāizdara šādi, tas šādi. Man ķermenī šobrīd, sievietē ķermenī noteikti tas, viņi jau zina, kas tas ir un ko ar to darīt. Ja? Savukārt vīrietis jau redzot, kas notiek ar sievieti, viņš saprot, jau pagājušajā reizē jau bija šitā, mēs tikām ar to visu galā tādā veidā, vai netikām, tagad mēs zinām, kā tikt. Līdz ar to bez šaubām mums ar trešo bija pilnīgi atšķirīgi nekā ar pirmo. Un otrais bija tur, kur gan kaut kas jauns, varbūt vēl, vai arī kaut kas jau iziets un zināms. Trešajā reizē bija jau tā kā apmēram rutīna. Viss jau iestaigāt aciņ, viss ir zināms, bet gan jau bija kādi pārsteigumi. Gaidīja periodā droši vien, ka īsti nē. Redz, ja mēs runājam par to, kā tas notika ārēji, tad, protams, daudz kas bija, procesi viņi ir zināmi, vairāk vai mazāk. Protams, es nerunāju par situācijām, ka tas ir ārpus kaut kādas mūsu kontrolas, teiksim, ka tur kaut kādi vai veselības problēmas, vai kaut kas notiek, vai kā. Mūsu gadījumā šis jautājums nebija. Bet, ja par iekšējo pasauli, tad viennozīmīgi pilnīgi un absolūti atšķirīgi procesi. Neviens nebija vienāds, neņemot vērā to, ka pats jau tas bērniņš man tomēr gribas teikt, ka tā ir šī mūsu neizzinātā daļa, tā dvēseles daļa, kas atnāk pie mums, kuru mēs tā kā caur sevi uzrunājam. Un tas pat nav nekas mistisks. Ja? Un tai pašā laikā arī mēs paši taču iekšēji arī kā personības briestam. Ja? Mēs paši kaut kādā veidā ne tikai to sadzīvisko gūstam tādu pieredzi, bet iekšēji pilnīgi. Un katrs bērniņš, tad, kad tu viņu gaidi, ir pilnīgi ienes kaut kādu, man gribas teikt, pilnīgi savu pasauli. Un tad tu mēģini ar šo pasauli tā kā dīlot, tādu to harmoniju atrast. Un tas, tas ir tas centrālais stāsts šajā visā. Kā mēs veidojam tā harmoniju ar to mazo cilvēciņu, ar to dvēselīti, ar to, kas mūsos veidojās. Kā mēs ar viņu veidojam to iekšējo sarunu. Kā tu pieņēmi šīs pārmaiņas? Jo katru reizi, tu jau minēji, ka katru reizi bija citādāk. Ķermeniskās, plus mīnus jau ir skaidrs, bet kā tu pieņēmi šīs emocionālās pārmaiņas? Kā sievietei vieglāk to pieņemt? Un saprot, ka kaut kas mainās. Ļoti interesanti tie visi procesi, bet es domāju, Edgars no sākuma varbūt par to vienkāršoti sadzīvesko, kā viņš redzēja mani no malas. Ja? Un tad es tā kā... Tas ir interesanti, kā vīrieši no malas redz sievietes, jo mēs jau redzam tā, kā mēs redzam. Bet, jo ticiet vai neticiet, man pašai ir interesanti paklausīties, kā mani no malas redzēja. Mana pārliecība, ka sieviete gaidībās ir skaista. Tas nav nekas jauns, īstenībā tāds pat teiciens ir. Tik ne visi to redz. Īstenībā šī teicienā ir ārkārtīgi dziļa patiesība. Jo pirmkārt, tad, kad sieviete gaidībās, viņai ieslēdzās hormonālās kaut kādas jaunas lietas, un tā hormonu sistēma var izspēlēt jebkādus jokus, tur nevienmēr var uzminēt. Bet nereti viņi nospēlē tādu joku, ka sievietes āda kļūst perfekta. Viņa vienkārši izskatās brīnišķīgi, tā kā tas pat vistiešākā veidā var būt absolūti patiesa apgalvojums, ka sieviete ir skaista gaidībās. Otrkārt, sieviete gaidībās, viņā atverās tādas šķautnes, kas pirms tam meitenē nebija.
Sievietē sāk atvērties mātišķums, sievišķība, vēl kaut kāda, ko vīrieši tā kā ar kaut kādu sesto prātu spēja nolasīt, bet viņi nespēja noformulēt, kas tas ir. Un tas ir tas sievišķais skaistums, kas atverās. Ka, lai cik skaista būtu jauna meitene, bet tā, kur ir izgājusi šo gaidību un dzemdību un bērna, teiksim, audzināšanas jau tālāk ciklu, viņā parādās kaut kas netverams, kas ir kaut kas savādāk. Un tas ir tas netveramais skaistums, kuru tu pat, teiksim, uz žurnāla vāku varbūt pat nekonstatētu, bet dzīvē tu jūti, ka tur kaut kas ir vēl. Un īstenībā vēl, ko es gribu piebilst, ka runājot par to, ka sievietei vajag teikt, ka viņa ir skaista gaidību laikā. Un tas nav vienkārši izteikt komplimentu, tas nav vienkārši uzmundrināt. Jebkura sieviete dabiski grib justies skaista, iekārojama, vēlama. Un tad, kad viņa to dzird, viņa saņem drošības sajūtu. Viņai izveidojas, ok, visi kārtībā, es varu justies tā, kā es jūtu, es varu ziedēt, es varu plaukt, jo mani mīl, mani ciena, mani grib, es esmu skaista, man viss ir kārtībā. Bet šī te fāzē, kas ir vissvarīgākais gaidību laikā? Sieviete šo sajūtu nodod savam bērnam. Un bērns, iedomājies, jau mātes miesās esot, viņš sāk justies mīlēts, viņš sāk justies drošībā, un šādu te programmu viņš tālāk aiznes sev dzīvē. Viņš piedzimst ar apziņu, ka viņš ir skaists, un absolūti droši varam teikt, ka dzīvē tad, kad būs kaut kādi izšķiroši momenti, šī var izrādīties tā īstā pilīte, kas nosvērs bērna dzīvi uz pozitīvo pusi, jo viņam būs pārliecība, ka viņš ir skaists, viņš ir mīlēts, viņš ir pieņemts, viņam viss izdosies, viņš ir drošībā. Tā kā šim teicienam ir ārkārtīgi dziļa nozīme, un teikt sievietei, tu esi ļoti skaista gaidību laikā, to īstenībā pat obligāti vajadzētu darīt visiem pārējiem, un bez, teiksim, glaimošanas, viltas vai vēl kaut kādas no sirds teikt, jo tas darbojas ārkārtīgi dziļi. Turklāt tas ir absolūti patiesi. Nu, ne jau pavēlti ir teiciens, ka sievietes mīl ar ausīm. Pat ja tu zini, mēs taču zinām, ka mūsu vīrieši mūs mīl, bet tas ir jādzird. Nu, kad dzird, tad tam ir pavisam cita vērtība. Jo, jā, mēs zinām, tas ir pats par sevi saprotams. Un, tad ir jautājums, cik daudz vīrieši ir gana drosmīgi, spēcīgi teikt to skaļi. Tu taču zini, es par tevi rūpējos, es tev reku, māja ir, mašīna ir, viss ir nodrošināts. Tu zini, ka es tev mīlu, bet pateikt to vārdos, tas nav tik vienkārši. Diemžēl vīrieši, tā skaitā arī es, ar to grēkojam. Jo vīriešiem liekas, ko tur teikt, tas tāpat ir skaidrs. Jā, bet es aicināšu pats sevi un citus vīriešus, teiksim, biežāk savām sievietēm, to ieguvēji būs visi. Gan paši vīrieši, gan sievietes, gan bērni. Vai šis, piemēram, faktors, ka tu redzi, bet varbūt nepasaki, vai tieši otrādi pasaki, vai tas kaut kādā veidā var ietekmēt partnerattiecības un vispār? Runāšana savstarpējā. Jo viens ir skaidrs, ir kaut kādas lietas, kuras man tā kā šķiet pats par sevi saprotams. Bet, ja tu nepasaki, otrs cilvēks to nezina. Jā, bez šaubām, ka tas ietekmēs jau, teiksim, mūsu attiecībās ar Ingu. Es to ikdienā esmu piefiksējis, ka man Inga saka, kāpēc tu man nevari pateikt komplimentu? Un es sēžu un mokos, saku, tu šodien ļoti labi izskaties. Un mums abiem ir skaidrs, ka es to esmu pateicis, tāpēc, ka bija jāsaka. Bet viņa to gribēja dzirdēt. Jā, tāds, ka Inga to gribēja dzirdēt. Un es ar prātu saprotu, cik sievietē tas ir svarīgi. Bet tā ir mistika, ka lielākajai daļai veču ar to ir problēmas. Un mums ir jālabojās, mums ir pie šī jāpiestrādā. Tas izaugsmes nākamais līmenis. Jā, jo bez šaubām, ka attiecībās jebkura saruna ir ļoti svarīga. Jo mēs apmainamies, mēs sākam saprast kaut kādas nianses, kuras mēs bez sarunāšanās varbūt pat nevaram iedomāties. Mums vajag dzirdēt no otra, ka viņš pasaka, es nejūtos droši par šito, vai man ir bažas.
Jo tad, kad tev bažas uzkrājas lielā daudzumā, reizēm var būt jau par vēlu, tad jau jārisina citiem līdzekļiem. Ar sarunu tu vari atrisināt ārkārtīgi daudz. Tāpēc jau attiecības ir attiecības, ka tu viņās sarunājies. Mēs esam sociāli dzīvnieki, mums ir nepieciešama šī informatīvā un enerģētiskā apmaiņa. Mēs bez tā nevaram. Nu jā, mēs esam sociāls būtnes, taisnīgi dzīvnieki. Jā, Marija, tu tieši tā kā jautāji par to, kā es jutos, uzzinot par, kā es pieņēmu tās visas pārmaiņas. Redz, te man atkal gribas teikt tā, ka kā uz to paskatās. Ja to uztver kā tādu, teiksim, kaut kas ārkārtīgi, tāds negaidīts, nesaprotams, nezināms, tas parasti mūs baida, vai ne? Mūs baida tieši tas, ko mēs nezinām. Nevis tas, ko mēs zinām. Tad, kad mēs to zinām, tad mēs vairs nebaidamies. Uzturam pragmatiski. Jā, un tad jau mēs, attiecīgi, kādi mums iekšējie resursi, ja? Bet es šajā procesā, principā es taču to nezināju, ja? Kas un kā ņem vērā, ka man tajā brīdī, tad, kad jau es gaidīju savu pirmo bērnu, attiecīgi arī pārējos, man jau māmiņa vairs nebija, viņa bija mirusi. Ja? Līdz ar to man nebija kam pajautāt un ar ko dvēseliski aprunāties par šo un tā. Bet kaut kāda tā iekšējā intuīcija nostrādāja. Un te ir jāsaka tā, ka mums sievietēm tā ir viena no mūsu iekšējās bagātības atslēgām, ar ko mēs varam sevi atslēgt, tā intuīcija, ieklausīties savā intuīcijā, jo tā ir kaut kas tāds, kas tiešām atver to mūsu milzīgo bagāžu, to, ko mēs pašas pat neaptveram, kas ir dziļi mūsos. Un tad tā bērniņa gaidīšanas brīdis, kā es jau minēju, man tas ir kaut kas tāds pat sakrāls process, ja? Kad, iedomājieties, veidojas vesels visums tevī. Pasaulē. Absolūti. Mēs esam mikrokosmos, lielajā kosmosā. Un tagad iedomājieties, ka tajā mikrokosmosā vēl viens milzīgs kosmos veidojas. Te jau negribas teikt mazs. Un kā tie visi procesi notiek, cik viņi ir vienkārši fantastiski, smalki, līdz pat niansē pārdomāt, un kā tas viss notiek, un kāda ir šī miedarbība savstarpējā. Un te tas, ko minēja Edgars, ja, kad vīrietis šajā procesā spēlē milzonīgu lomu, tēvs šajā gadījumā, ja, teiksim, ļoti, ļoti lielu lomu spēlē, jo vīrietis ir tas, kas veido to platformu, kas iedod to stabilitāti, kas iedod to, kur tu tā kā, kur tu atrodies, ja, tā ārējā telpa, un tad iekšējo to tad veido tā sieviete. Un tālāk viņa tai telpā jau ieliek to savu, to būtību, un šeit ir tā iekšējā saruna. Iekšējā saruna patiesībā pašai ar sevi. Un tad ir jautājums, kur tad es ņēmu to iekšējo tādu, vai to gudrību, vai tās zināšanas, kā ar to bērniņu komunicēt, kā uz to visu skatīties, cik smalki to visu izjust. Patiesībā Mārīte jau pašā sākumā atbildēja, viss ir tevī. Un tieši tā tas arī ir, jo vairāk mēs iedziļināmies tajā visā, kas mūsos notiek tajos procesos. Ja? Un tas arī ir tas pats, ko arī Dzimuma šūnu banka piedāvā. Ja? Pareizi, viss ir tevī. Ka viss ir tevī, ja? Ka tieši tu vari no tās vienas šūniņas, kā tas viss var izvērties. Un tieši tas pats arī šeit notiek tas process. Līdz ar to es baudīju šīs pārmaiņas, jo es tik ļoti, ļoti beidzot varēju būt tajā, kas man ir tik ārkārtīgi dabiski. Būt šajā visā procesā. Varbūt tāpēc Edgars teica, Inga ir dzimusi māte. Tas viņš vairāk par tiem iekšējiem procesiem. Un tikai pieslēdzoties šim, ļaujot tam būt, tad arī notiek tā visa īstā būtība, ja? Kā viņi izpaužās. Tas ir arī tas, ko jūs apziņas espreso darat. Jūs palīdzat cilvēkiem caur dažādiem rīkiem un tehnikām, jūs palīdzat atrast sevi, savu individualitāti, ieklausīties savā intuīcijā.
Bet ieklausot, tu gribēji kaut ko teikt, piedod, es to pārtraucu. Nē, es tikai gribēju piebilst, jo tu sākumā uzdevi jautājumu par emocionāliem stāvokļiem. Un faktiski Inga jau ar savu stāstu atbildēja, viņai nebija lielas emocionālas svārstības, jo viņa vairāk izbaudīja to laiku. Un, bez šaubām, jebkuram cilvēkam, vai tas vīrietis vai sieviete, neatkarīgi vai gaidību laikā vai citā, ir savi emocionālie stāvokļi vienā vai otrā virzienā. Bet, Ingai šī galīgi nebija. Iekšēji vērsts, tad nav tam visām ārējām svārstībām. Ingai tiešām tas vispār nebija jautājums. Viņa drīzāk bija pat daudz nosvērtāka nekā viņa ir ārpus šī gaidību perioda. Viņa bija koncentrējusies uz procesu. Es taču teicu, katrs viņa ar to dzīvoja un baudīja. Un līdz ar to arī, teiksim, es apzinoties, cik svarīga tā emocionālā pasaule, arī es centos būt maksimāli mierīgs, līdzsvarots tā, lai tur tā vide ir pēc iespējas harmoniskāka. Tā kā mēs nebūsim, laikam, labākie stāstītāji par to, kas notiek ar emocionālām svārstībām, jo mums viņas nebija pārāk nozīmīgas. Mēs bijām pietiekami nosvērti. Un tomēr, tas ir atkal kaut kas jauns. Tā ir jauna loma, kur mūsu dzīvē ienāk. Mēs bijām, draugs un draudzene, tad mēs bijām vīrs un sieva, un tagad mēs būsim mamma un tētis. Un, ir dzirdēti stāsti diezgan bieži, ka tieši sievietēm tas vairāk ir, ka sieviete saprot, ka viņa būs mamma, un viņa tagad ir mamma, tikai mamma. Kā nepazaudēt sevi savā jaunajā lomā un partneru attiecībās, respektīvi neaiziet tikai mammas lomā un aizmirst par to, ka ir arī vīrs. Kā šo saglabāt? Šis bija tas, par ko mēs ar Edgaru, starp citu, pilnīgi nesen pārunājām, abi divi. Padalieties. Kā tas ir, cik būtiski ir neaizmirst pirmkārt, ka tu pats par sevi, parūpēties par sevi kā par personību, savām sajūtām un savu iekšējo pasauli. Un tad, pirmkārt, kā rodas ģimene? Taču sanāk viens vīrietis, viena sieviete, un rada kaut ko skaistu. Un tas bērniņš gribas tomēr ticēt, kad rodas tajā mīlestībā. Ja pat viņiem tajā brīdī ir vienkārši skaistlīgs brīdis, lai būtu, bet vienalga, tas ir kaut kas īpašs viņu starpā. Un tajā brīdī, šajā mīlestībā, šajā kaislē, lai kas tas būtu, tad arī ienāk tas bērniņš, un rodas tas skaistums. Un kur ir vīrietis un sieviete? Tad viņi jau nav ne tēvs, ne māte vēl. Tas ir pēc tam. Pastāst, kā mēs tur. Tu faktiski ļoti precīzi pateici, ka jāskatās, ar ko te viss sākās. Kas tad ir tas izējas punkts? Un izējas punkts ir šīs te attiecības. Ka ir vīrietis, ir sieviete, viņi veido attiecības. Pieņemot normālu situāciju, nevis, ka tas bija gadījuma raksturs, kaut kāda sakara, bet normālā situācijā pāris ieņem bērnu. Bērna ieņemšana ir rezultāts tam izējas punktam, kas sākumā bija pāris. Un tagad tas ir ļoti saprotams un ļoti dabiski, ka topošā māte viņa nokoncentrējās uz savu stāvokli, uz savām attiecībām jau ar bērnu, ar topošo dzīvību, un kaut kur tas vīrietis sāk palikt malā. Tā bez šaubām ir loģiska, dabiska, bet kļūda, ko pielaiž sievietes, ja viņām tomēr ir tas noskaņojums tāds, un neviens, rats, vecmamma vai kāds gudrs cilvēks nav padevis to ziņu, ka nedrīkst pazaudēt to atskaites punktu, no kā tas viss sācies, to pirmsākumu. Tas ir jūsu attiecības. Jo tikko tu pazaudē attiecības, tā bez šaubām tev sāksies sarežģījumi ar vīru, tev sāksies sarežģījumi pašai ar sevi, un vīrietim ir tieši tas pats. Ja viņš sāk justies atstumts, tad, cik ilgi viņš var gribēt būt atstumts? Viņš negrib būt ilgi atstumts. Viņš arī grib gan tās pašas attiecības, gan viņš grib kaut kādu saikni savstarpējo. Vēl beigās fizioloģiskās vajadzības nekur nepazūd. Arī fizioloģiskās vajadzības. Viss kopumā. Bet tas neatiec tikai, ka sieviete aizmirst. Jā, viņai tā iespēja aizmirst ir bez šaubām lielāka, jo viņa vairāk koncentrējās uz jauno dzīvību.
bet to nedrīkst aizmirst ne sieviete, ne vīrietis. Viņi ir izveidojuši šīs attiecības, un viņiem viņas ir jāturpina, jo tieši caur šīm attiecībām bērns jau sajūt gan pieskārienus, gan attieksmi, gan pat skatienus. Ja? Viņš sajūt to mīlestības plūsmu partneru starpā, un viņš jau atkal no viņa gūst to mieru, to labestības sajūtu, to drošības sajūtu, to pārliecību, ka viņš ir gaidīts, ka viņam ir droši nākt šajā pasaulē. Tas jau viss tiek nodots bērnam. Un, turklāt, ja vīrietis ar sievieti ir pastāvīgā saskarsmē, viņiem izstrādājas dažādi bioķimiskās vielas ķermenī, kas dod labsajūtu. No tā jau gūst baudu abi divi un bez šaubām arī vēl bērns. Ja? Tā kā, ja mēs nokoncentrējamies tikai uz kaut ko vienu un pazaudējam attiecības, mēs nodaram pāri, mēs atņemam sev to, kas mums dabiski pienākās. Kas mums un arī kas bērnam, bet īstenībā šeit es pieņemu, ka lielā mērā ir kaut kāds ego, jo es domāju par sevi, tā kā vairāk. Sievietes vairāk varbūt domā arī par to bērnu, bet arī ļoti dažādi. Bet jā, es kaut kā tā aizdomājos par ego. Te arī Mārija tieši tā kā piebilstot tam, ko Edgars teica, ka te ir jautājums tātad, kāpēc tāda situācija vispār rodas, ka sieviete iespējams aiziet tai mātes lomā un pēc tam vēlāk, pilnīgi noteikti vēlāk, vīrietis, jo vīrietis tēva lomu sāk pieņemt tikai tad, kad viņš jau fiziski ieraug to bērnu, viennozīmīgi. Ja? Tad, lai mums ir tas meitenēm tas atbalsts, ja? Tas iekšējais un tas pamudinājums, kāpēc šo atcerēties, tieši tāpēc, ka tajā brīdī, kad mēs esam tajā sakabē, sasaistē, harmonijā ar to savu mīļoto, ar savu vīrieti, ar savu vīru, ar topošo tēvu, ka tieši tajā brīdī mēs radām to drošo vidi bērniņam, mēs radām to nākotni bērniņam. Mēs ieliekam šīs zemapziņas programmas, par kurām daudz runā, un vēlāk saka, ka ir tik daudz, kas jātīra, ka ir tik daudz problēmu, ar ko mēs netiekam galā. Tad tā ārējā daļa, kas jau ir, kad bērniņš piedzimst, kad viņš jau aptuveni 4 gadus sasniedz, jo līdz tam neko neatceras īsti, ja? Bet sākot no 4 gadiem sākam atcerēties notikumus dzīvē. Un tagad tie notikumi, kas ir pēc tam, tad tie ir psihologu maizes darbs, kur mēs sēžam un ķidājam, kā mums tur tagad tie vecāki ir ne tā, to visu mums tur ielikuši, nodarījuši, un kas tik nav bijis. Ja? Bet ir jāatcerās, ka ir arī tā zemapziņas daļa, tā smalkā, un šī ir tā, ko mēs ieliekam tieši tajā brīdī, kad mēs gaidām to bērniņu. Tā ir tā neapzinātā un tā neredzamā daļa, kur mums šķiet, kāpēc es te? It kā nav nekāda pamata, bet jutos nedrošs, te es jutos nepārliecināts, te man nebija sajūta, ka es tieku pieņemts, ja? Te es atgrūžu, es kāpēc nevaru piesaistīt partneri vai atgrūžu vai ko. Tas viss ir tas, ko mēs, māmiņas, nododam gaidību laikā savam bērniņam caur sajūtām, savām sajūtām. Un tā ir milzīga atbildība, bet šeit atceramies, mēs sevi neaizmirstam. Tā ir milzīga mīlestība pret sevi. Tā ir milzīga mīlestība pret sevi. Tā ir brīdī, kad es sevi mīlu, es izstaroju šo mīlestību. Es izstaroju mīlestību pret savu mīļoto, es viņam dodu signālu, es kā sieviete vēl joprojām esmu šeit. Man ir nepieciešama tava mīlestība, tavs atbalsts, tava sirsnība. Tas nekas, ka man te ir bērniņš, vesels kosmoss manī, bet es taču esmu kļūsi vēl bagātāka, vēl skaistāka, vēl īpašāka, vēl lulojamāka. Ja? Es kā sieviete nekur neesmu pazudus. Tajā brīdī es mīlu sevi, jo es kā sieviete tagad saņemu, es kā māte
topošā saņem to signālu, ka te būs droši man darīt savas mātes lietas, un es ielieku savā arī ne tikai bērna, bet savā nākotnē, jo tad, kad man bērns ir vienalga kādā vecumā, es taču visu laiku kā māte pārdzīvošu par to, ja viņam kaut kas dzīvē neies. Un tad, ja es labot neko vairs nevaru, es jau nesēdēšu ar viņu psihologu krēslā, vai es viņam neiešu un ģimenē tur neturēšu rociņu. Un tas ir tas, ko mēs, mātes, izdaram gaidību laikā. Mēs iedodam to pamatu fundamentu, iedodam tam, tai stabilitātei, tai... Un vēlāk tas jau ir tāds, ko mēs atkal mīlam viens otru, ejam, daram, tad, kad jau... Bet tas jau ir nākamais, un tā ir tā redzamā daļa. Bet neredzamo daļu mēs ieliekam šeit un tagad gaidību laikā. Tāpēc es gribu teikt, ka gaidību laiks ir fantastisks laiks, kurā mēs veidojam nākotni, kurā mēs mīlam sevi, mīlam bērnu un caur mīlošām attiecībām to visu veidojam. Jūs apziņas espreso strādājat gan individuāli, gan arī pāros. Droši vien, ka jums ir kaut kādi, jūsu pieredzē, 25 gadu kopdzīves pieredzē, ir izstrādājušies kaut kādi ieradumi vai, nezinu, instrumenti, rīki. Jums noteikti ir instrumentu arsenāls. Kā būt kopā, kā gaidību laikā vienam otru atbalstīt? Varbūt varat padalīties šajā pieredzē savā. Jums ir milzīga pieredze. Instrumenti tiešām ir daudz, un viņi ir ļoti saistīti savā starpā, un tur nav iespējams atraut katru atsevišķi un pāri, un visus trīs, vai ja bērni jau ir pirms tam bijuši bērni, tad vispār lielo ģimeni. Es parasti iesaku sākt ar to, ka vajag ieklausīties savā ķermenī. Gaidību laikā bez šaubām māte to vien dara, kā vēro savu ķermeni, viņa ieklausās, jo viņas, teiksim, jo īpaši jau uz pēdējiem mēnešiem tur notiek kustība, tur vai spārdās vai nespārdās, vai kas tur notiek un kā. Otra lieta, ko bez šaubām mātei nemaz nav jāpiepolās, lai ieklausītos savā ķermenī, tas ir tad, ja viņai sāk laust muguru, vai viņai sāk, nezinu, pūsties vēders vai kaut kādi procesi notiek, kur ķermenis pats kliedz, ka viņam... Help! Jā, help! Tur kaut ko vajag darīt ar to. Bet ir vēl trešais līmenis, un tas attiecas gan uz māti, gan uz topošo tēvu par ieklausīšanos savā ķermenī. To somatikā sauc par sensori motorisko amnēziju. Tāds beigu gudrais nosaukums, kurš nozīmē to, ka ja mums ir kaut kāds uztraukums, bāžas, nedrošība, mums parādās ķermenī kaut kāds sasprindzinājums. Un šis sasprindzinājums, viņš ir lokāls, pieņemsim, sprandā, parasti plecos, sprandā, bet viņš var būt arī jostas vietā vai vēl kaut kur. Un kāpēc to sauc par amnēziju? Ka tas ir tā kā smadzenes ir aizmirsuši, ka viņam vajag atslābināt to muskuli. Tāpēc viņi sauc par amnēziju. Okay. Un tā doma ir tāda, ka tas muskulis ilgstoši paliek sasprindzināts. Normāli mums nervu sistēma ir no divām daļām. Mums ir aktivizējošā simpātiskā nervu sistēma un atslābinošā, jeb relaksējošā parasimpātiskā nervu sistēma. Un mums ir vajadzīgas abas bez šaubām, jo, lai mēs kaut ko panāktu, vai ja mums ir stress, mums vajag šo sasprindzinājumu, lai mēs varētu aktīvi darboties, lai mums asins pieplūst, kur vajag, lai elpa ir pietiekami strauja un arī muskuļi ir tonusā. Bet kaut kādos brīžos, ja šis tā neredzamā trauksme, uztraukums vai kaut kas tam līdzīgs ir pietiekami ilgi, tad šis sasprinzinājums, viņš tādā tā kā ieiet non-stopā. Un, jā, visbiežākais viņš nosēžās kaut kur plecos sprandā, un šis saspringzinājums, viņš tik ilgi sēž, ka viņš vienā brīdī sāk deformēt ķermeni, un tad aiz tā sāk ķerties imunitāte, vēl kaut kādas slimības, iekšējie orgāni sāk uzvesties savādāk, nekā viņiem to vajadzētu darīt.
Un, ja tēvam tā ir vēl pusbēda, tad topošai mātei bez šaubām organismam jābūt tomēr ļoti perfektā stāvoklī. Tāpēc ir ļoti svarīgi izķert šādus sasprindzinājumus ķermenī. Un, tas ir tas, kas mūsu nodarbībās tieši notiek dziļās relaksācijas nodarbībās, ka mēs mācam absolūti atslābināt savu ķermeni un tad var tikt vaļā no šādiem saspringzinājumiem. Bet, ja tas jau ir ielaists hroniskā veidā, tad tur var palīdzēt profesionāls masieris, ka viņš tev vienkārši izmeklējot visu ķermeni, atrod, nu tad tur dabū pabļaut uz kušetes, bet viņš var izmasēt to ārā, bet labāk līdz tam bez šaubām nenovest. Profilaks vienmēr ir labāk par ārstēšanu. Jā, bez šaubām. Tā kā šis ir viens no rīkiem ieklausīties savā ķermenī, jo mūsu ķermenī ir ļoti daudz, kur mums atrast visādas sasprindzinājumus, un no viņiem jātiek vaļā. Jā. Ķermenis nevar. Otrs, ne tikai sarunāties ar savu ķermeni, bet sarunāties ar savu partneri. Tas, ko mēs jau pieskārāmies, un tas bez šaubām, tas palīdz novērst šo sasprindzinājumu rašanos. Jo caur sarunām mēs atrisinām tās spriedzes, tās nedrošības sajūtas, kaut kādu diskomfortu, jebko, kas mums var radīt to sasprindzinājumu. Tātad caur sarunām tas ir ne tikai emocionāla bauda, tas ir vai nepieciešamība. Tā ir ļoti praktiska nepieciešamība, kas mūsu ķermeni var atslogot. Trešais, arī ķermeniski, tie ir pieskārieni. Ja starp partneriem ir šie pieskārieni, mums ķermenī izdalās oksitocīns, kas rada drošības sajūtu, kas rada miera sajūtu, kas rada mīlestības sajūtu. Ja mums nav šo pieskārienu, mēs sev aplaupam ar šo. Bet, jo īpaši gaidību laikā, šīs sajūtas tiek nodotas bērnam ar visu to stāstu, ko mēs jau pusraidījumu runājām. Tātad pieskārieni ir super svarīgi, turklāt abiem partneriem. Esot, nezinu, vai zinātniski pierādīts, bet esmu kaut kur dzirdējis, ka cilvēkam vismaz 8 reizes dienā vajag pieskāriens no kāda cita cilvēka. Vismaz 8 reizes, un bērniem vēl vairāk vajagot. Tāpēc jau bērni visu laiku trinās, viens gar otru, gar vecākiem, viņam visu laiku, un arī un pieaugušiem arī vajag. Pieaugušie tādi paši bērni vien ir īstenībā, tikai drusciņi lielāki, varbūt drusku vairāk krunks un varbūt drusku vairāk viedumu. Bet tad nevienmēr. Tad, ko noteikti kā rīku mēs varam ieteikt, mēs to arī tagad piekopjam pāru nodarbībās, tā ir kopīga elpošana. Un tieši šo vingrinājumu, ko mēs tagad dodam kā, var teikt, tādu tā kā noslēdzošo, kā tādu, vienu no galvenajiem vingrinājumiem kopīgas elpošanas, mēs ar Ingu pavisam, es nezinu, nejauši, bet mums tieši gaidību laikā, man liekas, viņš izveidojās, mēs tikko bijām sākuši dzīvot mūsu dzīvoklī jaunajā, un tad man asociējās tieši ar to vietu, ka mēs sākām kopīgi elpot. Varat nodemonstrēt? Es saprotu, ka jūs sākāt kopīgi elpot, bet tagad tu sitien tā. Varat? 30 sekundes. Bet ir praktiski parādīt, kā tas ir jāsaprot, ka šis vingrinājums ir būtisks tieši tajā brīdī, kā Edgars sāka to praktizēt, tad, kad kāds ir satraukts, tieši satraukuma brīdī, jeb stresa brīdī. Un tad, kad, protams, bērniņu gaida, tad viennozīmīgi sievietē šis atbalsts ir ļoti būtisks. Un viņš ļoti vienkārši vingrinājums. Partneri apskaujās, un viņi kopā ieelpo dziļi un kopā mierīgi izelpo. Kopā ieelpo un kopā izelpo. Ielpo un izelpo. Super. Un to elpu pakāpeniski dara lēnāku, mierīgāku, dziļāku, un tad faktiski ir tāda sajūta, ka tas kļūst par vienotu elpu, ka elpo vienā ritmā, un tas izveido ārkārtīgi spēcīgu tuvības sajūtu. Tev ir taisnība, šo
ja vīrietis palīdz sievietei tādā kaut kādā stresa situācijā, un viņš viņu var pat tas būt tā, ka sieviete ļoti satraukta, un viņa pat tā kā negrib to, lai viņa vīrietis paņem cieši mana drosteliņa mīlulīti, paņem un sāk elpot, un viss. Un tad vīrietis savu vīrišķo spēku ieliek, un sieviete izkūst viņa rokās, un viņa kļūst kā tāds māsu, viņa vienkārši sākam viena elpā. Un tieši šo pašu, arī ar bērniņiem. Tā kā bērniņš ir satraukts, momentā paņem to bērniņu, nevis sāc ar dažādām mācībām, un ko tur bērnam ar vārdiem, vai viņam ar kaut kādu, bet paņem to bērniņu pieglaut, cieši patur, un vienkārši sāc elpot. No sākuma tā elpa neizdosies, jo viņš jau kāda elpa, viņš ir saraustīts, bet vienkārši piespied, turi to bērniņu. Viņš sāk nomierināties, un tad sāka telpot. Un tas arī nomierina tik vienkārši. Jā, un bērns automātiski sinhronizējās ar pieaugušā elpu. Viņš jūtas drošībā tajā brīdī. Tas pirmkārt jau pieskāriens, otrkārt elpa un tā vecāka. Un nevajag jau arī baidīties sievietēm. Tieši tāpat vīrs taču arī var atnākt mājās, būt ļoti satraukts par kaut ko. Sieva pieiet sievišķīgi, pieglaužās vīram. Un sāk lēnītiņām elpot, paglāst viņam, kur viņam elpo. Un vīrs jūt, ka viņam arī tad sieviete ar savu sievišķo spēku. Un tieši tā jau arī tā miedarbība ir. Un nav nekāda reteša zināt. Tik vienkārši. Tieši tik vienkārši mums arī notiek tas viss. Jūs jau, Edgars jau vairāk kārt ir pieminējis komunikāciju un pilnīgi piekrītu, ka komunikācija vai nekomunikācija ir problēma. Pamatā komunikācija atrisina ļoti daudz lietas. Viena no lietām, par kurām ne katrs ir gatavs runāt, bet kas noteikti ir svarīgi, kā runāt par tādām satraucošām negatīvām emocijām, dusmas, bailes, tāds varbūt kaut kas neizskaidrojams. Kā uzsākt sarunu? Es varu vienā vārdā pateikšu, un tad kā turpini, ka Edgars tā pavadzē, ka patiesībā pats svarīgākais ir, pirmkārt, tev ir tiesības būt uz visām sajūtām. Un nevajag noliegt neko, kas tevī pašā notiek. Visam ir vieta būt un ir tiesības būt šiem sajūtām. Cita lieta, kas skaties tad, kad es miedarbībā ar kādu citu cilvēku, tad, protams, ka mums ir jāskatās, cik mūsu tā iekšējā emocionāla inteliģence ir izkopta un kā mēs tagad tās emocijas uz citu tur izšļakstam un kā ietekmējam. Bet, ja mēs runājam par sevi, tad ir tiesības jebkurai sajūtai būt. Pirmkārt, es to atzīstu, ka šobrīd man ir pienākusi tā sajūta. Bet, kas ir vēl svarīgāk, ka es atrodu iemeslu, kāpēc tas ar mani ir noticis. Jo, ja tā ir dusma, tad patiesībā, kad mēs dusmojamies, tā, ka mēs kaut ko atgrūžam. Mēs atgrūžam kaut ko, ko mēs negribam pieņemt. Un tas nav par to, ka es vienkārši kādam gribu uzbrukt ar savām dusmām, bet es pats tajā brīdī ar kaut ko netieku galā, un negribu to pieņemt. Un tieši tāpēc dusmojos. Baidos visbiežāk, tad, kad es pats īstenībā atkal netieku ar sevi galā, ir kaut kas man nav zināms, nav saprotams, un tāpēc man ir bail. Vai tad nav tiesības būt kā vienai tai otrai? Jā, man ir jāatzīst, tas ir manī, un tad es tālāk jau sāku meklēt to iemeslu. Un kas tad notiek, kad es atrodu to iemeslu? Jā, mājas mārā. Tu pavaicāji, kas notiek, kad atrodu iemeslu. Tas notiek darbs vienkārši. Realitātes atzīšana un tālāk jau darbs ar sevi. Es gribu drīzāk sākt ar pašu sākumu, kā vispār sākt runāt. Tāpēc, ka tā problēma jau ir tāda, ka mēs mākam sarunāties tad, kad visi forši un nav nekādu uztraukumu. Tad mēs sēžam un tad mēs varam runāties un sapņot, cik mums būs forši bērns un kā viņš spēlēs violi, vai futbolu, vai risinās algoritmus. Bet
un kāda mums būs mazbērni. Bet tā vajadzīgā saruna ir tad, kad ir tas satraukums, tad, kad ir kaut kas jāatrisina. Un visbiežākais, ja viens atnāk un ir viss vienās emocijās, un vēl to es pie visa vainīgs, ja, tur nekāda saruna nesanāk no tā. Ja, tā tad, okay, ja viens atnāk pilnīgās emocijās, un viņš tur burbuļo un izliek, tam otram jābūt ir ārkārtīgi viedam un pacietīgam, ka viņam uzreiz jāsaprot, okay, tas nav pret mani, tur vienkārši ir satraukums, man viņš ir jāuzklaus, jāļauj izburbuļot, un tad mēs normāli aprunāsimies. Tas ir tas, ko es iesāku, ka tas nav par mani, tas ir par to pašu cilvēku, vai nu viņš ir nobijies, vai nu viņš ar kaut ko netiek galā. Ne? Jā, bet tā bieži reālā situācija, jo īpaši jauniem cilvēkiem, teiksim, ja tev jau ir, nezinu, tur 50, 60, 70, tu jau uz tām visām emocijām visu skaties savādāk, jau ar dzīves pieredzi, jau daudzu gadu desmitu pieredzi. Bet iedomājies, sanāk divi jauni cilvēki, vienam, nezinu, pieņemsim 24 un otram 22, ja? Un viņi tikko sāk dzīvot, viņi mācās veidot attiecības, un viņiem ir tiesības uz uztraukumu un bailēm tieši tāpat kā jebkuram. Ja? Un viens no partneriem atnāk, un viņam ir tas satraukums, un viņš burbuļo, un viņš grib, lai tas otrs tūlīt pat atrisina viņa bēdas un bažas, ja? Te uz vietas, un viņš pie visa vainīgs vēl, ja viņš tūlīt neatrisina, jo viņam ir satraukums, viņam ar to jātiek, un tas otrs, viņam trūks tās elementārās kaut vai 10 gažu pieredzes, ka viņš saprot, šis pāries, cilvēks ir satraukts. Un normāli, kas ir no tās burbuļošanas, tas otrs pagriež muguru un aiziet prom. Vai pavalkās līdzi. Un tad ir sprādziens makaronu fabrikā. Ja? Šis ir jautājums, kas partneriem ir jānovienojās. Kā rīkoties? Kā rīkoties šādās situācijās? Un tas ir pilnīgi normāli, ja tas, kuram ir pilns ar emocijām, atnāk un saka, sēdi un klausies. Vienkārši klausies, ko es tagad tev burbuļošu visu. Un izliek visu ārā, un otrs, viņš ir pabrīdināts. Viņš saprot, ka tas nav viņam uz galvas, ka tas nav par viņu, ka vienkārši otram vajag izlikt tās emocijas. Tas ir labs variants. Protams, tad, kad tu esi emocijās, tu bieži nevar atcerēties, būt pietiekami saprātīgs un pateikt, sēdi un klausies tagad. Ja? Neko nesaka, galvenais nekomentē. Neko nekomentē, vienkārši klausies. Es tagad 10 minūtes runāšu. Ja? Bet tas ir ļoti ok, ja šādi var. Jā. Tā ir augstākā pilotāža. Tā ir jau diezgan tāda laba brieduma pakāpe, emocijās to spēt pateikt. Bet to nevar sagaidīt, un es nevarētu lepoties, ka man tas pašam vienmēr padotos. Bet mēs vienmēr varam, tad, kad mēs esam normālā emocionālā stāvoklā abi divi, noslēgt vienošanos. Pateikt, ja mums ir lietas, kas mums ir jāizrunā, ieslēgsim sevi pieaugušos, atslēgsim niķīgus bērnus uz to brīdi un apsēžamies un normāli izrunājam. Ja, kurā pat var noteikt spēles noteikumus, kā mēs sarunājamies. Ja? Tātad, nezinu, kaut vai chronometru uzliec, tātad tev ir 3 minūtes, pēc tam man ir 3 minūtes. Vienās 3 minūtēs viens runā, otrās otrs. Vai arī cits variants. Mēs nerunājam par otru, mēs runājam, kā es jūtos. Ja tātad nevis tu man izbesīji, bet es jutos satraukts vai izbesījies. Ja? Un tā ir pilnīgi atšķirīga situācija. Vai tu vaino otru, vai tu runā par savām sajūtām. Jāuzņemas atbildība par sevi. Jā, un bez šaubām tas arī ir grūti. Un novienoties, pieņemsim, par to, ka tad, kad es esmu emocijās, mēs nesarunāsimies. Ja? Mēs neveiksim šo sarunu, kad viens ir emocijās. Tad tā saruna var būt aptuveni tāda, jā, es saprotu, aprunāsimies pēc tikiem un tikiem, vai izrunāsim rītdienu pulkstenis tikos un tikos, vai arī pēlpojam kopā un tad aprunāsimies. Ja, tas ir laikam vienīgais risinājums šādās situācijās,
ka partneri pirms tam, tad, kad viņi ir labā noskaņojumā, tad, kad viņus nenomāc nekas, tad, kad viņiem neraustīs, teiksim, mazi bērni vai kaimiņi vai darba kolēģi, tātad, ka viņi var divatā apsēsties un mierīgi vienoties par spēles noteikumiem, kā mēs risinām sarežģītas situācijas, kā mēs risinām emocionāli piesātinātas situācijas, kā mēs risinām vēl kaut kādus brīžus, ar kuriem mēs netiekam galā. Un tad tas nevienmēr uzreiz darbojas, bet ar treniņu to var ieviest pietiekami ātri, jo visbiežākais jau strīdi, emocijas, vispārējais notiek tāpēc, ka nav skaidru spēles noteikumu, nav vienošanās, kā mēs šim ejam cauri, ko mēs ar šo darām. Jo katram ir sava iepriekšējā pieredze, kā tas ir noticis iepriekš. Bez šaubām. Katrs caur to. Šis ir ļoti es teiktu, vienkāršs padoms, vienkārši izpildāms padoms, ja to zina. Un tas nav nekas sarežģīts, bet tas var ļoti atvieglot turpmāko dzīvi. Patiesībā viss viedums. Jā, tur nekas sarežģīta nav, bet tas ir jāzina. Un es ļoti ceru, ka cilvēki, kas mūs klausīsies, kam vēl visa dzīve, ģimenes dzīve ir priekšā, ka viņi ņem šo vērā, jo šis ir ļoti vērtīgs padoms. Vienoties par spēles noteikumiem, vienoties, kā rīkoties kaut kādās krīzes situācijās. Kā jau tu minēji, pirmajā reizē varbūt nenostrādās. Pēc tam atcerēsies, vajadzēja tā, bet atcerēsies. Tas ir, šis ir, paldies. Man tāda traka situācija nav bijuši ģimenes dzīvē, bet šis būtu noderējis, ja būtu, piemēram. Tā kā šis tāds ļoti vienkārši un iedarbīgs instruments, kuru var izmantot jebkurš īstenībā, jebkurā vecumā, jebkurā kopdzīves posmā. Pat ja līdz šim brīdim ir bijis citādāk, neviens nav teicis, ka nevar turpināt savādāk. Pareizāk, viedāk, pragmatiskāk, galu beigās. Vai ne? Es jau jūtu, ka ir forši. Man ir tik daudz visādi padomi, ir tik daudz tādas elementāras lietas, bet tā elpošana. Tas ir kaut kas. Vēl vienu rīku var pieminēt. Obligāti. Es domāju, ka tas noteikti noderēs. Lūdzu. Mūzika. Arī. Fantastiski. Skaņa, mūzika. Tāpēc mums ir skaņu terapijas, starp citu. Jo caur mūziku var ļoti daudz ko atrisināt. Brīnišķīgi, ja kāds pats spēlē mūzikas instrumentu. Un ja nespēlē, vai arī spēlē, bet to var kombinēt, var likt ierakstus. Un mums viss gaidību periodus bija mūzika, ļoti daudz mūzikas bija mājās. Viņa atšķirās, katrā gaidību periodā, man liekas, bija savādāk. Es neatceros, kurā bija kura, bet tas vienojušies motīvs, ka tas nebija punkroks, bet tas bija kaut kas viegls, harmonizējošs, tāds patīkams, jo, Tas bija Mocarts, tas bija Bachs, tas bija Vivaldi. Bet ne tikai, bija arī vienu posmu bija ļoti daudz. Es šo liku, bet bija arī kaut kādas tādas relaksējošās mūzikas, bija visādas. Jo nav jau obligāti, kāpēc tu nevari, teiksim, latviešu estrādi klausīties, kurai arī nekāda vaina nav. Ja? Jebkurā mūzikā, kā māte pati jūtās pirmkārt, jo tas tiek nodots bērnam. Protams, arī nav slikti, ja arī vīram nav iebildumi pret to mūziku. Tātad, jebkurā mūzikas žanrā tu var atrast pozitīvu, mierīgu, tādu emocionāli veicinošu mūziku, un tā ļoti, ļoti labi iedarbojās, un tam ir neskaitām zinātniski pierādījumi. Tas tiešām harmonizē nervu sistēmu gan mātei, gan bērnam, visiem, kas klausās mūziku. Īstenībā visiem, kas klausās mūziku, jo esmu redzējusi video ierakstus un arī lasījusi par pētījumiem, ka arī augiem patīk mūzika, un arī gotiņām kūtī patīk mūzika, un ir daudz labāks izslaukums gotiņām, ja viņām uzliek klasisko mūziku. Tā kā tas labvēlīgi ietekmē pilnīgi visus. Pilnīgi visu dzīvo būtņu. Augi jau arī ir dzīvi, tieši tāpat tās. Un apskaties, ja pieņemsim māte pati spēlē kādu mūzikas instrumentu, kas notiek? Viņa visu laiku trenē savu motoriku, viņa trenē savu nervu sistēmu, un to visu atkal nodot bērnam. Jā, un neironu savienojumu. Jauna savienojuma. Smadzeņu darbība, visu laiku ir tādā.
Par nodošanu bērnam, kā reiz gribēju parunāt par to saikni ar bērnu. Mammai ir skaidrs, mammai ir 2 vienā. Tur ir skaidrs, ka tas viss notiek caur māmu, bet kā tētis var piedalīties arī tavu sajūtu? Mēs jau drusciņi parunājām par to, ka radīt tās pozitīvās emocijas un sarunas un tā, bet kā vēl? Varbūt ir vēl kaut kas. Bez šaubām tas tiešākais, zināmākais, ka tur uzliek roku uz vēdera vai pieliek ausi. Pieskārieni pie tās, teiksim, mītnes vietas, bērna mītnes vietas. Bet īstenībā ir tā, ka jebkuri pieskārieni darbojas, vai tie ir pie pleca, vai tie ir garām ejot, ceļā no virtuves uz viesistabu garām partnerim, viens pieskāriens, un tas jau iedarbojas uz visu ķermeni. Ja? Tad uzreiz sāk mūsu neiromediātori darboties, oksitocīns, dopamīns, jebkuri ieslēdzās radot pozitīvas emocijas. Un tā arī ir saskarsme ar bērnu. Ja pat tēvs pieskaroties, teiksim, savai partnerei, viņš varbūt neizjūt tiešā veidā saskarsmi ar bērnu, bet bērns šo saskarsmi arī netiešā veidā, bet viņš saņem. Tātad, jebkuri pieskārieni pat neapzināti veido saskarsmi starp tēvu un bērnu. Plus vēl tēvam, vismaz normāli būtu, ka viņam partnere arī asociējās ar šo bērnu, un ja viņš pieskarās partnerei, viņam ir sajūta, ka viņš šādā veidā kontaktē ar šo te bērnu. Jo māte un bērns, grozies kā gribi, gaidību laikā, tas ir viens vesels. Tu sajūtu ziņā domā, asociēs. Nē, sajūtu ziņā, bez šaubām, jā. Vēl, kas var notikt paša vīrieša galvā, viņš jau var, to arī normāli, jebkurš topošais tēvs to arī dara. Viņš jau sazinās ar bērnu, viņš ar viņu gan sarunājās, gan domās, vai, kā personīgi man liekas, ka jebkurš normāls tēvs arī tieši tāpat domā, tā, ka viņš man piedzims, tā, ka viņš jau staigās, es ar viņu spēlēšu bumbu, ja, vai mēs darīsim to, vai nākotnes plāns. Jā, nākotnes plāns, tā jau arī veidojas tā saikne ar bērnu, jo tēvs, pat ja viņš izdomā to, kas nekad nenotiek vai nenotiks, viņš jau to saikni veido, jo tā, ka bērns pēc tam piedzims, viņš jau zina, jā, es vedīšu uz to, ka meiteni piedzim, labi, bumbu, varbūt īsti nesanāks spēlēt, bet man būs kaut kas cits, ko es ar viņu darīšu. Tātad tēvs īstenībā var ļoti, ļoti pat būtisku saikni veidot, bez pats par sevi saprotams, ar saskarsmi, ar māti, un arī bez viņas, arī bez šīs saskarsmes, tīri domājot, plānojot, gaidot, noskaņojoties. Ļoti pārliecinoši ir stāsts, un, protams, ka tā ir tava pieredze par to, ka ir jāpieskaras, ka ir jārunājas. Bet es esmu diezgan daudz dzirdējusi tādu stāstu, ka vīrieši tajā brīdī nobīstas, viņi baidās sievietei nodarīt pāri. Ar savu varbūt ciešāku apskāvienu, ar kaut kādu pieskārienu, tīpaši pašos pēdējos, mēnešos un nedēļās. Kā to pārvarēt? Sieviete ir stāvoklī, bieži vien saka tā, viņa jau stāvoklī, viņa ir stāvoklī, bet viņa jau nav slima. Tā kā no tāda veida. Bet vīriešiem, es esmu dzirdējusi, ka diezgan daudziem vīriešiem ir bail tajā brīdī. Viņiem bail savainot, kaut kā nodarīt pāri sievietei. Tās jau ir tās sarunas, kad abas sarunājas un saprot. Un sieviete varbūt kaut kādā brīdī domā, kāpēc viņš man nepieskars. Jā, viņš domā, Dievs, es viņai nevaru pieskarties, jo es viņai tur mazulim kaut ko nenodaru pāri. Jā, droši vien, ka sieviete arī tad var aktīvāk dot to ziņu, ka viņa grib šos te pieskārienus, ka viņai vajag. Atkal apusējs process. Apusējs process, jā. Un atkal komunikācija. Jā. Un atkal komunikācija. Redz, jā. Jā, tā visu laiku ir savstarpēja komunikācija un viens otram pavaicāt, viens otru uzrunāt un visos iespējamos līmeņos. Bet redz, Mārija, tu minēji, ka sieviete un bērns, tas ir pats par sevi. Viņiem jau ir kontakts pats par sevi. Es teiktu, ka tik gluži vienkārši tas nav.
Jo, ja es pavaicātu jebkurai topošajai māmiņai, kāds ir tavs kontakts ar tavu bērniņu, kā tu ar viņu sarunājies, kā tu viņu jūti, cik bieži tu ar viņu komunicē, kāda ir tā tava smalkā saikne. Un ne visas māmiņas varēs atbildēt, un tas nav nekas ne labi, ne slikti, katrai ir savs. Bet šeit ir stāsts par to, un te es nedaudz padalīšos, ka man konkrēti ar bērniņu, tad, kad es gaidīju, teiksim, pirmo bērniņu, bija ārkārtīgi smalka saikne ar šo bērniņu. Vēlāk ar katru nākamo viņi jau izvērtās atšķirīgi. Un tas stāsts ir tāds, ka es šo bērniņu tiešām ļoti, ļoti smalki izjūtu, un es tiešām fiziski ar viņu arī sarunājos, viņu uzrunāju, un tas tieši šī smalkā saikne palīdzēja vēlāk jau dzemdībās. Tad, kad būs stāsts par dzemdībām, un mēs par to runāsim, tad es pastāstīšu, kā man tas palīdzēja, un cik tas ir vienkārši fantastiski, un es pat teiktu savā ziņā mistiski. Un tieši tā tas arī notiek. Tas, kā es izveidoju šo smalko saikni ar bērniņu, tas man palīdzēs tālāk jau dzemdībās. Un tālāk mūsu komunikācijā ar bērnu, kad viņš būs piedzimis. Un tāpēc šī saikne viennozīmīgi atšķīrās, kā es viņu pirmo es veidoju ļoti neapzināti, pašai tai brīdī neapzināti, vienkārši caur to iekšējo sajūtu. Tālāk jau otru jau tā bija jau cita, un ar trešo tā bija absolūti apzināta saikne, kur es jau reāli redzēju to savu bērniņu, kāds viņš ir, es iegāju jau meditācijā, un tad, kad mēs aizgājām uz jau sonogrāfiju, jo trešo mēs jau skatījāmies, kāds tas bērniņš, ko, un man rāda, un es redzu viņu tieši tādu, kādu es biju redzējusi pirms vēl šīs sonogrāfijas, kā es biju ieejot savā meditācijā kopīgi, un tā nav nekāda mistika. Tas ir tas, kā māte var izveidot saikni ar savu bērniņu. Cik tas viss ir ļoti tieši, jo tas taču ir manī, tas nav nekas atrauc no manis. Tā tad viennozīmīgi es šo saikni varu nodibināt, un viņa ir ļoti smalka, un ir jāsarunājas ar šo bērniņu, jo vēlāk būs vieglāk nodibināt to kontaktu visos tajos tālākajos posmos. Man ir tāds prieks, ka šis bija tas, ko man intuīcija tā kā priekšā pateica, tāpēc nevajag baidīties mums no visas sirds tiešām ar to bērniņu komunicēt un veidot šo smalko saikni. Un nav pareizi un nepareizi. Tā ir tikai mūsu saikne ar šo bērniņu. Tās kosmiskās sarunas. Kosmiskās sarunas. Es domāju, ka pat pilnīgi pietiek jau pat domām. Pilnīgi pietiek ar domām, jo tās domas jau tomēr, viņas ir kaut kur. Viņas jau nav tikai mūsu galvā. Viņas ir visur. Tās var arī būt kopīgajā informācijās, protams. Balsts jau arī. Mazulis jau pierod pie mammas balsts, pie tēta balsts, un tad jau, ka viņš jau ir piedzimis, viņam ir vieglāk, jo ja viņi tieši tāpēc es arī minu par to, ka tā ir saruna, jo te balsts tembram, tam visam, tā atkal ir jau, tas jau ir kaut kas jau vairāk kā vienkārši, ka tu domā. Mūsu saruna virzās uz noslēgumu, un sarunas beigās es gribētu, lai jūs varbūt vēl kādu vienu vai vairākus, tādus arī atkal praktiskus ieteikumus, kā pāriem satuvināties vai kā vieglāk pavadīt šo te gaidību laiku. Tāds varbūt kāds 1-2 teikumi nobeigumā. Varbūt kāds novēlējums. Jā, tā kā mēs runājām par to, ka māte pārāk nokoncentrēs uz bērnu un varbūt sāk trūkt tās attiecības saites, tad, ja mēs pājām soli vēl atpakaļ, pirms mēs esam nodibinājuši attiecības, mēs katrs esam tā kā individs, personība ar savām interesēm, vēlmēm, acīm redzot arī kaut kādiem saviem tarakāniem galvā. Mums ir jāļauj arī būt sev pašam. Tas, kas es esmu, arī sevi nedrīkst pazaudēt. Ja? Un, ja tev ir bijuši kaut kādi hobiji,
nemet viņus nost tikai tāpēc, ka tagad tev ir attiecības, vai tagad tu esi gaidības stāvoklī. Jā, viņi laika ziņā var sašaurināties, viņiem varbūt var pamainīties izpausmes formas, vēl kaut kas, bet tev ir jābūt tam, ar ko tu arī pats, kur tu vari aiziet savā pasaulītē un pabūt. Ja, tātad, neatmest to. Jā, to neatmest, nepazaudēt to. Rēķinies, ka jā, bez šaubām, man tagad ir attiecības, man jārūpējās kā vīrietim, teiksim, par otru, par partneri, man jādomā par, teiksim, topošo bērnu nākamo, bet man jāsinhronizē visas šīs te lietas, gan ģimene, gan partneru attiecības, gan mana personība, kas es esmu, personiskās vajadzības, intereses, jo ja tu pazaudē pats sevi attiecībās, tas tāpat negatīvi atsauksies uz attiecībām un ģimeni tālāk. Nu, viss ir līdzsvars. Jā, tā kā, mans, tā kā vēl viens ceļa maize. Jā, takeaway būtu nepazaudēt arī sevi. Jā, un es tikai varu piebilst, ka process izzināt sevi, lai vai kas, vai nu tu esi vienkārši vēl viena pati jauna, skaista meitene un plauksti zelu un sev veido savam nākamajam partnerim. Vai tu jau esi partnerattiecībās, kur tu jau ieguldies, kur tu kļūsti sievišķīga, kur tu vēri sevi sievišķībā, vai arī tu jau esi topošā māmiņa un jau māmiņa, jebkurā gadījumā nekad nepārtraukt izzināt sevi, nekad nepārtraukt atgriezties pie sevis un saprast, ka viss ir tevī. Brīnišķīgi novēlējumi. Sirsnīgs paldies, ka šodien dalījāties savā pieredzē un savās zināšanās un praktiskajos rīkos un instrumentos par to, kā būt kopā gaidību laikā un ne tikai gaidību laikā. Tas noder jebkurā dzīves posmā, pilnīgi noteikti. Un mēs ar jums tiksimies vēl nākamajā reizē noteikti. Vēl kādu 1, 2, 3 reizes, cik skatītājiem, klausītājiem būs interesanti. Man vienmēr ir interesanti. Un nākamajā reizē mēs noteikti parunāsim par to, kas ir nākamais posms, jau bērniņa dzimšana un pēc dzemdībām. Un, jā. Atkal maģija. Un atkal maģija, un jā, būs forši. Mūsu klausītāji un skatītāji varēs atkal sasmelties no jums foršas padomas, noderīgas, tiešām pielietojams tehnikas un instrumentus. Tā kā sirsnīgs paldies skatītājiem, sirsnīgs paldies jums, ka piedalījāties un uz tikšanos nākamajā reizē. Tā!